turpināšu. Tāpēc es vienkārši palīdzu viņam turpināt šo tiesību. Mēs esam vēsturiskās paukošanas klubs Blaussfechten Rīga. Darbojamies jau kādus 4 gadus. Esam daļa no Fencers Gilda organizācijas, kas bāzējās Čehijā. No kurienes arī gūstam visu informāciju mūsu treniņiem un praktiskās iemaņas, kuras braucam arī apgūt Čehijā klātienē, semināros. Pamatā mēs darbojamies ar garajiem zobeniem, jeb divročiem. Zobeni ir taisīti pēc vēsturiskiem paraugiem, kādas izmantoja 16. gadsimtā tā saucamajā civilajā paukošanā. Tas bija tāds paukošanas veids, kuram ir praktiskas saknes, bet viņš bija piemērots, kā jau nosaukums pasaka, civilai paukošanai, jeb iedzīvotāju paukošanai. Tas ir bez letālām sekām, bez nopietnām traumām. Noteikumos ietilpa tas, ka nesit pa plaukstām, pa pirkstiem,
drīkstēja sist par rokām. Galvenais mērķis principā bija galva, jo tas ir visgrūtāk aizsniedzams. Nebija arī dūrieni, teiksim, šie divi elementi, kas padarīja jau paukošanu daudz bīstamāku. Bet neskatoties uz to, tika saglabāt visi, teiksim, praktiski cīņas elementi, un dēļ kam šīs civilā paukošana nezaudēja savu vērtību arī uz militārā fona, kas toreiz 16. gadsimtā, tīpaši Vācijā, tagadējā Vācijas teritorijā bija ļoti aktuāli. Tā kā katrs iedzīvotājs bija principā arī savas mājas, sava ciema, savas valsts aizstāvis. Jā, mācāmies mēs arī tāds pamata zināšanas mēs gūstam no grāmatas, kas ir uzrakstīta 16. gadsimtā. To ir uzrakstījis Joachims Meiers, vācietis, pēc tautības. Un viņš šajā grāmatā izklāsta soli pa solim, kā no nulles, kur iemācīties sevi aizstāvēt. Ar ieroci vai bez, tam nav tik būtisks nozīmes pamatā. Jā, protams, tie bija zobeni, bet visa pamatā arī paukošanai, kā viņš raksta, katrai cīņai pamatā ir laušanās, jeb cīkstēšanās. Un tālāk šie cīkstēšanās elementi pāriet jau uz cīņu ar zobeniem, nažiem, vienročiem, jebko, kas cilvēkam ir rokās. Tā kā sacensības mums nenotiek, mēs darbojamies tādā veidā, ka pirmkārt mēs apgūstam šo cīņu ar dažādām spēlēm. Piemēram, viena no tām, ko varēja arī šodien redzēt, bija tās saucamie zombiji, kā mēs viņus saucam par zombijiem, kur viens cilvēks ir zombijs, jeb tēlo zombiju, kurš tikai uzbrūk un neaizstāvās. Un otrs ir šis zombiju mednieks, kurš atkal pirmkārt aizstāvās no zombija uzbrukumiem un raida pretuzbrukumus. Ja, tādā veidā mācoties pirmkārt aizstāvēties un arī uzbrukt. Jo kā pati šī paukošanas māksla nāk no vārda, vecā vācu vārda širmen, širm. Itālijā un citās zemēs vēl tas joprojām saglabājās šis nosaukums, kas tulkojās principā, kā teorētiski tas tulkojās kā paukošana, bet ne tāda paukošana, kā mēs to saprotam, kā mūsdienās kā olimpiskā paukošana. Ja, tad mēs atšķiramies ar olimpisko paukošanu no tā, ka mēs darbojamies ar vēsturiskiem ieročiem, daram to bez bruņām, kas arī mūsu kluba nosaukumā ir ierakstīts bloss fechten, tie ir divi vārdi. Viens ir bloss, kas nozīmē atvērums, jeb kailums, plikums, un otrs ir, respektīvi, darbs bez bruņām, un otrs ir fechten, jeb vecais vārds širmen. Šie divi abi vārdi nozīmē paukošanu, jeb cīņa. Un kā to izprata, tajā laikā tā ir māksla aizstāvēties, aizstāvēšanās māksla. Ka tu esi drošībā no pretinieku uzbrukumiem un ideālā variantā vienlaicīgi uzbruc viņam.